Mikrofonu Jā, lūdzu. pārbaudām. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mikrofons strādā. Tā, 3, 2, 1. Uzsāk ierakstu. Darbie mūsu Los Santos iedzīvotāji, esiet sveicināti podkāstu Los Santos sirds 2. epizodē. Kopā ar jums atkal es Emma Salivana, Life Invaders reportiere un pasākumu organizātori. Kā jau iepriekšējā reizi minēju, ja jums ir kas ziņojums vai nepieciešama kāda reklāma jūsu uzņēmumam, esat laipni gaidīti mūsu ofisā. Pasta indeks 7177. Bija prieks dzirdēt par jūsu atsaucību pēc iepriekšējā podkāsta. Cik priekšnieks man ziņoja, e-pasti viņam nāca jau gandrīz uzreiz pēc publicēšanas. Paldies jums liels par jūsu atbildēm, un arī šī podkāsta laikā uzdosim kādu jautājumu, un arī šoreiz pirmie 3 atbilžu iesniedzēji saņems simboliskas balvas no Life Invaders komandas. Kā jau minēju, podkāstos jums nebūs jāklausās tikai manā vienmuļajā runāšanā, bet uz katru epizodi tiks aicināts arī kāds viesis. Atgādināšu, ka iepriekšējā reizē tikāmies ar Los Santos Customs īpašnieku Čangu Vangu. Mūsu šodienas viesis, kā lai saka, ar viņa vadīto pilsētas iestādi ir tā. Ne visi ir priecīgi viņus ieraudzīt. Taču šī vadītāja lielākā rūpe ir mūsu visu drošība un kārtība pilsētā. Viņa vadītā komanda nenogurstoši strādā, lai mūsu pilsētā iedzīvotāji nebaidītos staigāt pa ielām. Ar prieku jūs iepazīstināšu Los Santos policijas departamenta vadītājs, priekšnieks Sebastians Snows. Sveicināti un paldies, ka varējāt atvēlēt laiku mūsu podkāstam. Sveiki, prieks, ka uzaicinājāt mani. Tad sāksim varbūt ar tādu nenopietnu daļu tā. Varbūt pastāstiet mazliet par sevi, kas esat, no kurienes nākat? Mans vārds ir Sebastians Snows, nāku no Kanādas. Šobrīd pildu dienesta pienākumus Los Santos policijas departamentā kā priekšnieks. Un kas jūs motivēja kļūt tieši par policijas departamenta darbinieku un cik ilgi jau esat šajā amatā? Šajā amatā es neesmu ilgi, bet kā teikt, pāris dienas, pāris nedēļas cenšos darīt visu, kas ir manos spēkos, piesaistīt jaunus spēkus policijas departamentam, jaunu komandu savākt, lai būtu kārtība ielās un drošība. Un kas mani motivēja visticamāk es pats. Man jau no bērnības bija mērķis kļūt par policistu, sapnis, tā teikt. Skatījos to pašu Kobru, ko jau gan visi mēs esam skatījušies, un Semīrs bija mans alks. Un tādēļ es arī kļuvu par policistu. Iestājos policijas koledžā, pabeidzu to, un tā nu es esmu. Jauki. Vai ir tā? Labi. Ir dzirdēta neapmierinātība iedzīvotāju starpā saistībā ar policijas darbu. Vai jums ir kas zināms? Man personīgi nekādas sūdzības vēl līdz manām ausīm nav nonākušas, bet tas būs vienmēr. Kādam mēs būsim labie policisti, kādiem mēs būsim sliktie. Sliktie būs tie, kurus mēs ķeram, sodam, piemērojam kādas sankcijas. Labie policisti būsim tiem, kurus mēs aizstāvam. Jā. Un varbūt kāda kopumā ir tā situācija no jūsu skatu punkta? Iedzīvotāji vairāk ir tādi mierīgi un atsaucīgi, vai tomēr ir nepieciešamība būt tādiem diezgan striktiem? Uz doto brīdi ir normas robežās, ir gan bez noziedzības nekur neizpalikt. Ir tā pati noziedzība mums uz ielām, un mūsu darbs ir nepieciešams, bet, lai es teiktu, ka ir kaut kāda kritiska situācija, nebūtu. Mēs darām savus darba pienākumus, un pašlaik ielas ir drošībā. Varbūt šobrīd ir kādas galvenās problēmas, ar kurām jūs saskaraties pilsētā? Vispārībā saistībā ar darbu, varbūt kaut kāds trūkums, tieši darba inventāra. Inventārā trūkums nebūs, bet pašlaik trūkums ir tas, ka nav likumdošana izdota. Pēc cik man ir dzirdēts, viss tas top un drīzumā būs, tas arī mums bišķī traucē darbu, jo mēs vadamies pēc kaut kā, kas īsti neeksistē uz doto brīdi. Tās pašas datubāzes mums ir vēl bišķī jāpielabo, visi pārkāpumi, sodi, tas viss tiks izdarīts, bet tas šobrīd ir vienīgais, man šķiet, mīnus, kas ir mūsu darbā. Jā, prieks dzirdēt, kad jūs cenšaties. Tā tad,
vēl jautājums, vai ir plānots pieņemt kādas procedūras vai darbības, lai uzlabotu iedzīvotāju attieksmi un uztveri par jūsu darbu? Uz doto brīdi varam izveidot kādu kopīgu sapulci, kurā iedzīvotāji var ierasties norādītajā vietā un izteikt savus priekšlikumus. Ja kādas veida sūdzības, kas ir mūsu kompetencē, un mēs varam palīdzēt ar tām, tās pašas apmācības policijas darbiniekiem, lai pilnveidot viņa zināšanas un nebūtu nekādi ČP, lai nebūtu nekādas sūdzības uz departamentu pusi. Nu, tad, ja iespējams, varbūt arī Life Invaders pados kādu ziņu par gaidāmajām sapulcēm kopā ar Los Santos policijas departamentu. Labi, ļaušu varbūt jums atpūsties sekundīti, pirms turpinām mūsu nopietnos jautājumus un pievērsīšos mūsu skatītājiem. Kā jau solīju, arī šajā reizē tiks uzdots kāds jautājums jums, un šīs reizes jautājums ir, no kurienes nāk mūsu Los Santos policijas departamenta vadītājs? Atbildes aicināšu iesūtīt Mr. vai tēpastā. Un tad varam turpināt. Varbūt jūs varat padalīties ar mūsu klausītājiem ar kādu īpašu pieredzi vai gadījumu no jūsu darba ikdienas. Mūsu darba ikdiena ir krāšņa. Katrs izsaukums, uz kuru tu dodies, tu nezini, kas tevi tur sagaida, kāds būs gala iznākums un vispār, ko tur gaidīt tajā izsaukumā. Man personīgi nav iekrits pašlaik atmiņā kaut kāds pilgts moments. Mēs braucam uz katru izsaukumu, kāds mūsu pēdējo izsaukumu, ja tā varētu teikt. Skarbi. Jā, tā ir mūsu dzīves realitāte. Bet katrs tās pašas pakaļdzīšanās, tās pašas aizturēšanas, trafika stopi, katru reizi iepazīst jaunus cilvēkus, kāds ir labs pret mums, kāds ir ļauns pret mums, un tev jāmēģina tā situācijā atrisināt mierīgā ceļā un pielāgoties otrai personai, lai neradītu nekādas domstarpības vai kaut kādas asas situācijas. Jā. Un kas kopumā tā ir nepieciešams, lai kļūtu par policistu? Varbūt kādas prasmes un zināšanas, kuras ir vissvarīgākās? Noteikti būtu vēlme to darīt, aicinājums to darīt. Nevajag pat iepriekšēju pieredzi, lai būtu policijas departamentā. Ja ir cilvēks, kas nāk ar lielu deksmi, ar gribēšanu pierādīt sevi, vienmēr departamenta durvis viņam ir atvērtas, iemācīsim, ko vajag, palīdzēsim. Mums ir kolēģi, kas ir ļoti zinoši policijā, un visu varam sarunāt, atrisināt un izdarīt. Un gan jau rīkojat arī kādas apmācības, un tad... Tas ir, protams, ka atnākot jaunam kolēģim, notiek visas apmācības, lai viņš būtu gatavs doties ielās un darīt pilnvērtīgi savu darbu. Jā. Un kādu varbūt jūs redzat policijas departamenta attīstību nākotnē, vai ir kādas izmaiņas vai inovācijas, ko vēlētos ieviest? Tikai uz augšu augošu departamentu ar zinošiem kolēģiem, kas spēja risināt jebkādu situāciju, atnākot jaunam darbiniekam, jebkurš viņam var iemācīt. Es varu pateikt, piemēram, tu tagad tev ir jauns kadets, tu viņu apmāci, viņš to visu izdara. Par kaut kādām uzlabojumiem man nākotnē grūti spriest, tas nāks ar laiku. Jāsaprot visi mīnusi, kas ir šobrīd, lai varētu mēģināt pārvērst tos plusos, jo katra 2 mīnusi saliekoties ir plusiņš. Cik lieliski teikts. Vai vispār kopumā šobrīd jums ir kādas brīvas vakances vai ir pietiekami darbinieku? Es ļoti atvainojos, man darbs zvanā. Uz doto brīdi, jā, ir brīvas vakances. Protams, pārītas vietas mums vēl ir, gribētājus gaidam. Droši varat nākt uz iecirkni, rakstīt pieteikumus, sagaidīs es vai kāds vietnieks, un tad jau strādāsim kopā, ja būs abas puses tiks apmierināts. Superīgi, tad pie reizītes varbūt tad arī jums tāda reklāmiņa. Iedzīvotāji droši piesakieties, ja vēlaties strādāt Los Santos policijas departamentā. Liels paldies par jūsu atbildēm un atvēlēto laiku šeit pie mums.
Dārgie skatītāji un klausītāji, šī bija saruna ar Los Santos policijas departamenta vadītāju Sebastianu Snovu. Ļoti ceru, ka jums patika arī šīs reizes podkāsts. Lai jauks vakars un uz tikšanos jau nākamajā Los Santos sirds epizodē, kurā tiksimies ar Los Santos glābšanas dienesta pārstāvi. Visu labu! Tā.